Notikumi Ukrainā likuši Latvijas policijai jau otro reizi pārvērtēt drošības riskus publiski, nereti pretrunīgi vērtētu pasākumu laikā. Pirmo reizi tas notika 16. martā Leģionāru dienā, kad pie brīvības pieminekļa tika ievēroti vēl striktāki drošības pasākumi nekā citus gadus. Šodien ir 9. maijs, datums, ko postpadomju valstīs arī Latvijā daļa sabiedrības atzīmē kā uzvaras dienu. Likumsargi jau pirms kāda laika neslēpa, ka Ukrainas krīze radījusi jaunus riskus provokācijām, kas var notikt šo svinību laikā. Pat aizliegts biedrības Roģina ieplānotais Krievu maršs. Par to, kā policija šodien plāno tikt galā ar drošības riskiem, runāsim ar valsts policijas priekšnieku Inti Ķuzi. Labrīt, Ķužkungs. Labrīt. Varbūt tiešām vēlreiz, kas tad rada šos te paaugstinās tos riskus drošībai šogad? Protams, jūs ļoti precīzi iezīmējat to, ka pēdējais pusgads ir diezgan būtiski mainījis šos drošības kritērijus, kas ir attiecās uz visu sabiedrību kopumā, un līdz ar to arī policijai, protams, ir jāpārvērtē šie riski, jāpārvērtē darba organizācija, jāakcentē ir uzmanība noteikti uz daudz plašāku spektru šo apdraudējumu. Tas arī, manuprāt, ļoti veiksmīgi tiek darīts. Tad saistībā ar Ukrainas krīzi policija uzskata, ka varētu būt kaut kādas personas, kam šo notikumu iespējā ir vēlme parādīt savu nostāju. Tieši tā, un, protams, tas pirmām kārtām ir vērsts uz šīm provokatīvajām darbībām, kas var izraisīt kaut kādas konflikts, un šie konflikti, protams, var arī tālāk izvērsties, un tam līdzīgi tātad būtībā policijas uzdevums ir primāri jau novērst pašā sākumā šos iedīgļus, teiksim, šiem konfrontācijām un darīt visu iespējamo, lai iedzīvotāji justos droši, jebkurā sabiedriskā pasākumā, neatkarīgi no viņa, teiksim, šīs te nozīmes. Vai visi šodienas iespējamie riski ir apzināti? Praktiski visi tie, kas mums ir zināmi, praktiski mēs visi esam izvērtējuši, tuvāks, tālāks, un es diezgan droši varu, vai diezgan pārliecinoši teikt to, ka valsts policija šodien nodrošinās sabiedrisko kārtību. Kaut gan jāsaka tas, ka arī šīs dienas pasākums ir publiskais pasākums, kur lielāko atbildību par sabiedrisko kārtību uzņēmās pasākuma organizatori. Tā noteikti būtu atšķirība ar 16. martu. Bet mēs esam ļoti ciešā sadarbībā ar pasākuma organizatoriem izgājuši cauri visiem šiem šim notikumu scenārijām, un esam paredzējuši visdažādākās darbības, kas, tāds preventīvas darbības, kas varētu tieši arī novērst šos iespējamos riskus. Cik nopietni tiek vērtēti iepriekš paustie pašuzspridzināšanās draudi pie uzvaras pieminekļa? Cik lielu uzmanību tam policija pievērsīs? Arī šim signāliem mēs pievēršam uzmanību. Protams, neviens šī paziņojuma nav parādījies. Nav atrasts neviens viņu nav identificējis, ka tas būtu viņš, un viņš to gribētu darīt. Līdz ar to, protams, ir jāvērtē tas, kā no šīm divām pusēm, ka tā ir kā provokācija, un otrs tas, kad jāskatās, kur vai kādā veidā tas var arī parādīties. Protams, tas arī jāņem vērā. Vēstules sūtītājs tiek meklēts? Jā, praktiski to nodarbojas drošības policija. Protams, ciešā sadarbībā ar valsts policiju, bet patreizajā brīdī mēs neesam identificēti. Kā ir ar radikāļiem? Kāda ir informācija par viņu iespējamām aktivitātēm? Lūk, arī, kā jūs arī minējāt, sākumā, tad arī šis aizliegtais Krievu maršs būtībā, kur mēs uzskatām arī šīs personas, kurām ir vēlme un tieksme, teiksim, veidot kādas provokatīvas rīcības. Būtībā šis pasākums ir aizliegts, un arī vakar tiesa apstiprināja un akceptēja Rīgas domas aizliegumu, bet pasākumu šie pieteicēji iesniedz piketu, un šis pikets notiksies tajā pašā vietā, viņš nebūs kā gājiens, būs kā pikets pret Rīgas domas pieņemto lēmumu aizliegt šo gājienu. Vai ir zināms vēl kādas konkrētas personas, kas varētu parādīties svinību vietā un jaukt kārtību? Jā, mums ir apzināts daudzas personas. Cik apmēram? Es domāju, ka šodien es atturēšos no šiem skaitļiem, bet jebkurā gadījumā mēs šo situāciju monitorējam un patstāvīgi skatāmies un analizējam. Tā kā praktiski, kā es vēlreiz gribētu teikt, mēs praktiski esam gatavi visdažādākajiem pavērsieniem.
Vai tiem, kas pasākums apmeklēs, jārēķinās, ka ar kaut kādu pastiprinātu kontroli, ka varbūt rūpīgāk nekā citus gadus, policija var tur prasīt parādīt? Protams, pirmkārt tas attiecās uz līdz paņemtajām mantām. Jā, būs pastiprināta pievērst uzmanību šīm te mantām, dažādām somām, lieliem priekšmetiem, jā, kas var būt saistīti ar kaut kādām, pēc tam iespējamām darbībām. Kā policija sadarbosies ar pašvaldības policiju? Mums ir kopā izstrādāts šis sabiedriskās kārtības sargāšanas plāns. Praktiski kopā mums būs dislocēti posteņi. Tagad praktiski strādāsim vienā līnijā. Varbūt mazliet par citu tēmu parunāsim, Ķužikungs. Cik jūsuprāt ātrs bijis Zoltūdas traģēdijas un Rīgas pils ugunsgrēka lietu izmeklēšanas temps? Jo atbilstoši tam grafikam, varbūt tās par pils ugunsgrēku nedaudz mums pievīla eksperti no Lietuvas, kas pakavējās ar šo slēdzienu iesniegšanu, bet es uzskatu pilnīgi atbilstoši tam grafikam, kāds mums arī bija plānots, un arī, kas attiecās uz Zoltūdas izmeklēšanas lietu, viss notiekās. Praktiski nav šobrīd absolūti nekādi šķēršļi, vai mēs neredzam kaut kas varētu šajā brīdī vai tuvākā laikā traucēt šim te iepriekš izstrādātiem grafikam. Vai šobrīd jau ir zināms konkrēts datums, kad notiks dedzināšanas eksperiments saistībā ar Zoltūdas? Precīzi datums mums nav zināms, bet tas notiks māja mēnesī. Māja otrā pusē sanāk, jā? Es pagaidām gribētu atturēties no tā, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka tas būs māja mēnesī. Un par aizdomās turamajiem vienmēr jau kādu laiku dzirdam, ka tie būs zinām rudenī, vai jūs to varat vēlreiz apliecināt? Jā, kā jau es vēlreiz gribētu apliecināt to, ka izmeklēšana notiek atbilstoši iepriekš jau izstrādātai stratēģijai. Tad praktiski visaugstākā līmenī šīs lietas kontrola monitorings notiekās reizes divās nedēļās. Praktiski tiekamies pie ģenerāla prokurora, kur tiek apspriestas šīs lietas, tādi organizatoriskie jautājumi. Un izmeklētāji un uzraugošie prokurori praktiski ikdienā darbojās kontekstā un sadarbībā pilnīgi veicot šīs izmeklēšanas darbības. Un kā mums būs saņemts eksperta slēdziens, tā praktiski tas ir līdzīgi kā tas arī bija par pils ugunsgrēku, tad nebūs ilgs laiks, kad arī parādīsies personas, kuras tiks turētas aizdomās par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Runājot par citām valsts policijas aktualitātēm, kādas ir tendences saistībā ar darba spēku aizplūšanu no valsts policijas? Pirms kādu laiku tā bija īpaši liela problēma, un jūs pats arī teicāt, ka ir plāns, kā šīs tendences mazināt. Kādas šobrīd tās ir? Jā, protams, es stājoties amatā 2011. gadā. Tas praktiski bija, ja tā var teikt, mīnus kaut kur 300 cilvēki, tad būtībā pa 300 cilvēkiem aizgāja vairāk prom no valsts policijas, nekā mēs spējam pieņemt. Tad 13. gads jau iezīmējās ar 70 šo starpību. Tā kā būtībā šajos, var teikt, 2 vai 3 gados īstenībā ir paveikts ļoti milzīgs darbs, un tas viens no maniem arī apņemšanās stājoties amatā bija tas, kad apturēt šo aizplūšanu un veidot tādu stabilizāciju valsts policijā, jo skaidrs, ka ir ļoti grūti pie šiem apstākļiem, bet valsts policija neskatoties uz šo dažādu līdzekļu trūkumu un tam līdzīgām lietām, mēs praktiski nodrošinām savas funkcijas, kas attiecās kā uz sabiedrisko kārtību, tā uz cīņu ar noziedzību, un es domāju, tas ir ļoti precīzi redzams arī publiskajā telpā. Jā. Kas ir tas, kas liek policistiem palikt amatā? Vairāk nekā pirms tam? Konkrētas tādas lietas? Es domāju, ka iezīmējās tas, jo policija nekad nevar būt kā darba vieta. Mums tiešām bija periods, kad cilvēki, pat cik nebija šis darbs, un nāca uz policiju kā uz darbu, meklējot darbu vietu, lai nodrošinātu šo iztiku. Bet policijas darbs tomēr ir kā tāds dzīvesveids, kā aicinājums. Un mēs redzam, ka pēdējā laikā arī uz policijas koledžu dodās jaunieši ļoti motivēti, argumentēt uz to, lai nodrošinātu šo kārtību. Notiek arī atvērto durvju dienas. Tieši tā, un tas tieši arī notiek šodien. Šodien valsts policijas koledžā notiek atvērto durvju dienu, un noteikti arī izmantojot šo iespēju. Es gribētu arī aicināt sevišķi jau absolventus, kas beigs tūlītās 12. klasi, apmeklēt, izmantot internetu resursus, iepazīties ar valsts policijas koledžas šiem programmām, vispār policijas darbu
un laipni mēs gaidīt uz policiju nākt jauniešus un varbūt aizvietot jau personas, kuras iet izdienas pensijā, vai arī aizpildīt tās vietas, kas ir brīvas. Lielas paldies jums par šī rīta sarunu un lai šodien veiksmīga darba diena. Paldies!